Ir laba raža, īpaši šogad, tāpēc, ka bija laba vasara, tāpēc ir ļoti daudz visādas ogas, dārzeņi, augļi, un par ko mēs arī ļoti priecājamies. Un man personīgi ir dzimšanas diena oktobrī, tāpēc man ir vismīļākais gada laiks rudens. Pieņemsim to, ko es šodien gatavoju, var mierīgi uztaisīt mājās. Tātad bija putotais kazasieras un kazasiera panakota kopā ar ābolu cirbju želiju ar medu. Tātad ābolu cirbju želiju ar medu var uztaisīt vispār ļoti vienkārši, nomizojot cirbjus un ābolus, savārot viņu biezenī kopā ar medu, pievienojot agaru vai želatīnu. Ja mēs gribam taisīt ar želatīnu, tad to masu jāatdzesē pirms pievienot želatīnu un tad izliet formiņās, sacietē un tad var vai nu kārtās likt kazasieru tālāk vai arī pagatavot viņu atsevišķi. Šoreiz es pagatavoju atsevišķi kazasiera panakotu, tātad uzputojam kazasieru kopā ar saldo krejumu, arī pievienojam želatīnu, arī lejam formiņās. Un tad man ir zaļumiņi, var pielikt, kā mēs redzam, mūsu galdā marinētus paradīzes ābolīšus, var uztaisīt kaut kādus cepumiņus klāt un būs izcils, sezonāls, ļoti krāsains, smuks ēdiens. Tie ir noteikti svētki gan pavāriem, gan arī vietējiem iedzīvotājiem. Es ceru, tā arī būs, jo mēs piedāvājam tiešām nelielu cenu par 3 ēdieniem un katrs restorāns, kas šeit atrodas, jo tā nav jau pirmā nedēļa, mums ir jau pieredze, iepriekšējās nedēļās. Gan mēs esam ļoti entusiastiski noskaņoti, gan viesmīļi, viss kolektīvs katrā restorānā ļoti gribētu, lai tie vietējie iedzīvotāji nāk vairāk uz restorāniem. Jo, diemžēl, nav tā, kā visi šobrīd apmeklē restorānus Latvijā un gribētos, lai tie cilvēki iesaistās vairāk un vairāk. Jā, dažreiz tiešām nav tik ļoti lēti, nerunājot par restorānu nedēļu, bet par ikdienu, bet tomēr vajadzētu atļauties vismaz vienreiz mēnesi aiziet un saņemt šo kulinārijas piedzīvojumu, tā kā uz teātri, vismaz tā. Cerams, ka ar laiku tas notiks biežāk un cilvēki tiešām nāks vairāk, jā, jo es strādājot viesnīcā, man tie viesi ir daudzi ārzemnieki un turisti, un es ļoti priecājos, kad nāk vietēji iedzīvotāji, jo viņi nāk atkārtoti, un tad es saprotu, ka mēs strādājam labi, un tas garšo un patīk. Turisti atbrauc un aizbrauc, un es dažreiz nesaprotu, vai viņiem patika un garšoja un tā tālāk. Jā, vietējie tiešām var just to atdevi, un tad arī mēs saprotam, kāpēc mēs strādājam un priekš kam ir mūsu profesija gal galā. Dažreiz, kā kuru reizi skatoties, uz ko viņš vai nu uz desertiņu tikai viņš atnācis, vai arī paēst tā kārtīgi. Ir arī katram restorānam dažādi piedāvājumi. Nerunājot par restorānu nedēļu, bet vispār ir arī biznesa lanči un visdažādāki setmiņu un tikai kaut kas speciāls un gaumīga, garšīga galvaspilsēta, kur katrs restorāns piedāvā vismaz vienu sezonālo ēdienu, ko viņš gribētu parādīt šīs sezonas garšu. Un restorāna nedēļā tomēr, es domāju, labāk neēst pirms tam un nākt tukšā dušā, lai izgaršot visu un saprast to mūsu mākslu un domu un to, kā teikt, dabūt to saikni starp pavāru, starp restorāna darbiniekiem un vietējiem iedzīvotājiem. Noteikti patiks.